Pirmā stāva gaitenis, kur vēl nesen savu kārtu pie kāda no ārstiem gaidīja pacienti, nu klusāks nekā parasti. Un ne bez iemesla Skrundas veselības un sociālās aprūpes centra ēkā esošās ģimenes ārsta prakses pavisam drīz piedzīvos lielas izmaiņas. Te tiks īstenots Eiropas Savienības struktūra fonda projekts ģimenes ārstu pieejamības uzlabošana Skrundas novadā. Līdz šim bija ļoti grūti piekļūt pie ģimenes ārstiem, pacientiem ar kustību traucējumiem. Otrkārt, arī medicīniskais aprīkojums ir nolietojies un ne ar visām nepieciešamajām funkcijām. Un tādēļ arī tapa šis projekts. Tieši Prakšu vietas Kuldīgas ielā 2 piedzīvos kosmētisko remontu, kā arī tiks uzlabots Kuldīgas ielā 2 vides pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem vai kādiem citām funkcionālām nepilnībām. Šī vides pieejamība tiks nodrošināta pilnīgi no citas puses šeit ēkai konkrēti tikai ģimenes ārstiem. Papildus vēl viena ieeja no gala, tātad koridora galā tiks loga vietā iebūvētas durvis un gar ēkas stūri tiks uzbūvēts. Kā arī papildus tiks aprīkots ar mēbelēm šie ārstu kabineti ir nepieciešamām, kā arī medicīniskās ierīces tiks iegādāts un aprīkots arī ārstu prakses ar datortehniku un biroja tehniku. Projekts pieteikts 2010. gadā, pa šo laiku veiktas dažādas centralizētās iepirkuma procedūras un pašreiz noris būvdarbu veicēja izvēle, kas noslēgsies augusta vidū. Paši būvdarbi no līguma noslēgšanas brīža noritēs kopumā 3 mēnešus. Tieši uz tik ilgu laiku ģimenes ārstu prakse iegūsi jaunu pagaidu mājvietu, un pacientus visi 5 ģimenes ārsti uzņem alternatīvās aprūpes dienas centrā Kalēju ielā 4. Līdz ko viņi pabeigs būvdarbus tur, viņi varēs atgriezties savās telpās. Bet viņiem būs jāatgriežās ar, viņu ierastajām mēbelēm un aparatūru, un tad tikai mēs varēsim iegādāties jauno, kad būs noslēdzies centralizētais iepirkums. Projekta noslēgšana plānota šī gada 31. decembrī, taču centralizētā iepirkuma dēļ tā ilgums var nedaudz pagarināties. Projekta kopējās izmaksas ir 60 080 latu. Maruta Dene, Olavs Perševics, Skrundas televīzija.